Par dzērienu izvēli mēģinājām atlasīt 4 absolūti dažādas dzērienus. Kā pirmo mēģināsim dzirkstošo dzērienu karali šampanieti. Man patīk īstenībā. Absolūti nav slikti. Viņš to sojas, to saļo soju tā kaut kā paņem. Vai ar to, ka viņam ir tie burbuļi. Tālāk, Baltvīns. Baltvīns, Itālija, Piemonte, Cortese vīnoga, leģendārais Gavi. 2011. gada vīns no leģendāra īpašuma La Skolka. Katastrofa. Manā gadījumā katastrofa. Viņš tā padara to pasākumu rūgtu, vai ne? Un skābu. Skābs, vai ne? Gan viņš nepapildina ēdienu. Viena ļoti fundamentāla likumsakrība. Šis vīns nepapildina ēdienu. Viņi dzīvo atsevišķi. Jā, tā kā vīrs dzīvo pirmā stāvā un sīva otrajā. Tieši tā. Labs ēdiens, labs vīns, bet kopā nekas tur nesanāk. Nākamais ir kas? Kā nākamais mums ir vīns, kas, ja tu pareizi atceries, cieta fiasko mūsu iepriekšējā degustācijā ar Carpaccio. Tieši tā iemesla pēc atkārtojām viņu vēlreiz, lai paraudzītos, kas ar viņu notiks šoreiz sadarbībā ar tunci. Zin kā ir, es teiktu tā, ja tā mērce būtu saldanāka, tad viņš kaut kā, jo viņš salds tas vīns ir. Nu redzi, un savukārt sadarībā ar Carpaccio šim vīnam mēs sajūtām tikai skābi. Savukārt šoreiz ar tunci mēs no šī vīna sajūtam tikai saldumu, ja? Kā tas liecina par to, kā vīns mainās arī sadarībā ar ēdienu. Šis vīns būtu lielisks. Karstā vasaras dienā dārza ballītē ar augļiem, ar saldējumiem, vienkārši viens pats tāpat ar samastiem ledus gabaliem. Vienkārši labs. Tas kurjāns vispār viņu sajauc. Nu un kā pēdējais mums būs Toskāns lepnums un posts vienā vārdā Chianti. Nav slikti. Absolūti ne. Viņš varētu būt tas ēdiens karstāks būt, tā būtu bijis vēl labāk. Jā. Viņš viņus padzisis ir, bet kamēr mēs nav slikti. Ne. Rozā un Baltvīns šoreiz mums nepiedalās diskusijā. Atsāsim viņus nākamajā degustācijā. Tieši tā. Ļoti interesanta kombinācija. Dāmas un kungi. Dzirkstošais. Dzirkstošais, tas nav melots, jā, bet, protams, šampanietis Devenoža Extra Brut, kas ir ļoti svarīgi. Šampanietis, kas ir sausāks par klasisko brutu. Un viņam ir tāda apaļi, tāda karameļa rūgtana, tāda apcepta kartupeļa, tāda garša. Apcepta baltmaizes biskvītis, rieksti, nedaudz sadedzis sviests, kas varētu būt raksturīgi šampaniešu aromāti. Bet kas interesanti, ja, kad šo dzērienu ņemam absolūti uz dolo, jo rozā šampanietis, rozā vīns, kāds viegls sarkanvīns, tādas klasiskas sadarības ar tunci. Šoreiz noriskējām pamēģināt tunci ar Āzijas garšvielām, ar Extra Brut un lieliski. Tu man nemelo? Ne. Labi, sarkanais. Un sarkanais ļoti klasisks vīns no Toskānas. Šis pārsteidz tiešām. Chianti, kas gan jāuzsver Chianti Classico Riserva. Un ļoti, ļoti labi. Paldies par uzmanību. Jānis Gāls, Māris Jansons. Līdz nākamreizē.